Katru reizi pamostoties, tev ir tāda sajūta, jau smaga sajūta, ka tu nezini, ko darīt ar savu dzīvi. Un šī sajūta jau paliek ikdienas. Tu jau sāc pierast pie viņas, jo tā tu jūties katru dienu. Un katru reizi, kad tu gribi izlemt un domāt un plānot, ko tu varētu darīt ar savu nākotni, tu neko nevar izdomāt. Tu apsēdies ar kafiju un mēģini salikt domas pa plauktiņiem, bet viss beidzās ar telefonu skrulēšanu, un tu vēl finālā pazaudē vairākas stundas no savas dienas. Un tu redzi, kā citi iet uz priekšu, attīstās, dara lietas, bet tu joprojām stāv uz vietas. Draugi pērk mājas, taisa biznesu, ceļo. Un tu domā, kā viņi zina, kā viņi tik skaidri zina, ko viņi grib. Jo tu nesaproti, kā to var, jo tu tā nevari. Un iet laiks, un iet gads no gada, un tu joprojām esi šajā sajūtā, ka tu joprojām nezini, ko darīt ar savu dzīvi. Un katru reizi, kad parādās tāds vārds varbūt to, varbūt šito, paliek bail, ja nu es kļūdīšos, ja nu nesanāks. Un tu paliec tur, kur tu esi. Un ko tu teiktu, ja es tev iemācītu atrast šo izēju no šī aburtā loka? Nevis ilgi sēžot un analizējot vai veicot kaut kādus testus tur dienām, domājot, bet vienkārši sajūtot, kas varētu būt tavs īstais ceļš. Ko tu teiktu, ja es tev palīdzētu noņemt visas tās programmas, kas tev traucē sajust vispār sevi? Un tu saprastu, kur tas viss ir sācies, un tevī sāktu dzimt jaunas idejas, radošums un vispārējais, tā kā cilvēkam ir jābūt. Ja tu esi gatava, piesakies uz bezmaksas konsultāciju pie manis, es tev varu palīdzēt.